Vēdiskās astroloģijas horoskops katrai zodiaka zīmei laika posmā no 6. līdz 12. janvārim 2025. gadā. Šī nedēļa mums visiem solās būt aktīva un enerģiska. Tā atnesīs iespējas profesionāliem sasniegumiem, ja mēs būsim gatavi rīkoties un pieņemt jaunas idejas. Šis ir ļoti labs laiks, lai pārdomātu savas prioritātes gan finanšu, gan attiecību jomā. Emocionālajā ziņā šī nedēļa būs nedaudz svārstīga un ir svarīgi atvēlēt laiku sev, lai atgūtu līdzsvaru. Dažām zīmēm būs vairāk jāstrādā ar pacietību ģimenē vai darbā, savukārt citām nāksies pieņemt nozīmīgus lēmumus. Svarīgi ir saglabāt elastību un ieklausīties intuīcijā, jo apstākļi var mainīties. Lielākoties nedēļa ir piemērota ilgtermiņa plānu veidošanai, radošām idejām un attiecību stiprināšanai. Galvenais padoms visām zodiaka zīmēm šai nedēļai ir rūpējieties par emocionālo un fizisko veselību. Neļaujiet ārējiem apstākļiem izsist jūs no līdzsvara. Bet lasījums katrai zodiaka zīmei. Auns. Šonedēļ fokusējieties uz profesionāliem izaicinājumiem. Tavs vadītāja gars tiks pārbaudīts, bet tās dos arī iespēju izcelties darbā. Personīgajās attiecībās var būt nepieciešamība pēc pacietības. Tāpēc praktizējiet dziļu elpošanu, lai mazinātu stresu un saglabātu mieru. Vērsis. Jauni finanšu piedāvājumi vai investīciju iespējas var parādīties. Esiet uzmanīgs ar dokumentiem un juridiskām lietām. Veselībai pievērsiet lielāku uzmanību. Mans padoms vērsim – izmantojiet laiku, lai veidotu stabilu budžeta plānu. Dvīņi. Sociālie kontakti un komunikācija būs īpaši nozīmīga. Var rasties iespējas izcelties radošā darbā. Jābūt uzmanīgiem ar konfliktiem ģimenē. Padoms praktizējiet pacietību, lai vairotu harmoniju. Vēzis. Šī nedēļa liks pievērsties mājas dzīvei un emocionālajai stabilitātei. Būs vēlme pakārtot dzīves telpu vai ieguldīt mājas uzlabojumos. Mans padoms vēzim – atrod laiku meditācijai, lai stiprinātu emocionālo līdzsvaru. Lauva. Pievērst uzmanību savām attiecībām ar kolēģiem un draugiem. Šonedēļ panākums nesīs ciešāka sadarbība un atvērtība idejām. Mans padoms lauvai – ieklausieties citu viedokļos un esiet atvērti kompromisiem. Jaunava. Šonedēļ karjeras izaugsmē būs potenciāls, bet tikai tad, ja saglabāsiet organizētību. Veselības jautājumos var būt nepieciešama papildus uzmanība. Padoms jaunavai – pieraksti savus mērķus un prioritātes, lai nezaudētu fokusu. Svari. Tava radošā enerģija un spējas pievērst citu uzmanību būs ļoti spēcīgas. Labs laiks, lai uzsāktu jaunus projektus un prezentētu idejas. Padoms svariem – praktizējiet pozitīvu pašapliecinājumu, lai vairotu pašpārliecinātību. Skorpions. Nedēļa piemērota dziļām pārdomām un iekšējām darbam. Finanšu lietās jābūt piesardzīgiem. Izvairieties no spontāniem izdevumiem. Padoms skorpioniem iedziļināties savās emocijās un neatstāt neatrisinātus konfliktus. Strēlnieks. Būs iespēja paplašināt zināšanas un ieguldīt izglītībā. Iespējama ceļojuma plānošana vai ātra pārcelšanās. Padoms strēlniekiem esiet elastīgi un gatavi pielāgoties jauniem apstākļiem. Mežāzis. Šonedēļ galvenā uzmanība būs finanšu jautājumiem. Tavu pūliņi darbosies, ja būs skaidra stratēģija, tāpēc attiecībās var būt nepieciešama lielāka tava atbildība. Padoms mežāžiem – esiet disciplinēti un izvairieties no impulsīviem lēmumiem. Ūdensvīrs. Šī ir lieliska nedēļa, lai stiprinātu savu personīgo zīmolu un radītu jaunus kontaktus. Draudzība un kopienas atbalsts spēlēs lielu lomu.
Padoms ūdensvīram atrodiet laiku atpūtai un nesadedz pārāk ātri. Zivs. Tavs garīgais potenciāls būs spēcīgs un tas palīdzēs tikt galā ar sarežģītām situācijām. Darba jomā iespējami jauni piedzīvojumi un piedāvājumi. Padoms zivīm praktizējiet pateicību un koncentrējieties uz savu intuīciju. Tādas ir astroloģiskās prognozes katrai zodiaka zīmē laika posmā no 6. līdz 12. janvārim 2025. gadā. Ja vēlies uzzināt vairāk konkrēti par savu zodiaka zīmi, piesakies uz konsultāciju, spied like šim video, seko manam kanālam un uzzini vairāk astroloģiskas ziņas jau katru nedēļu. Tikšanos!